Tu domā, ka tava $20 AI abonements ir gadsimta izdevīgākais darījums? Patiesībā tā ir slasts. Intensīvs lietotājs tādos rīkos kā Cloud Code uzņēmumam patiesībā izmaksā $15,000 gadā. Bet tu maksā tikai nelielu daļu no šīs summas, jo pārējo sedz riska kapitāla investori. Tu dzīvo mākslīgā intelekta Uber momentā. Pagaidu ilūzijā, kas radīta, lai tevi pievilinātu pirms cenas mainās. Bet nauda drīz beigsies. Kad šī $1 triljonu kāršu mājas sabruks, rīki, uz kuriem tu paļaujies ikdienā, vai nu pazudīs, vai arī maksās 10 reizes vairāk. Mākslīgā intelekta ekonomika nestrādā. Pirmā nodaļa – $20 ilūzija. Tas viss sākas ar tavu maku. Nopietns Cloud Code lietotājs gadā patērē aptuveni 10 miljardus tokenu. Tokeni būtībā ir mākslīgā intelekta domāšanas vienības. Katrs vārds, ko tas izlasa, katrs vārds, ko tas uzraksta, katrs lēmums, ko tas pieņem, ir atkarīgs no tokena. Ja tu par šo lietošanu maksātu izmantojot standarta API, šie 10 miljardi tokeni tev gadā izmaksātu apmēram $15,000. Tā ir reālā, nesubsidētā cena. Bez atlaidēm, bez stimulu piedāvājumiem, tikai pašas skaitļošanas izmaksas. Tagad tas pats lietotājs ar maksimālo abonementu ar fiksētu maksu par to pašu darba apjomu gadā maksā apmēram $1,200. No 15,000 uz leju līdz 1,200. 92% slēpta subsīdija. Iedomājieties, ka ieiet autosalonā, izvēlaties automašīnu, kuras cena ir $15,000, un jums pasaka, ka jums jāmaksā tikai $1,200, jo kāds cits kaut kur ir segis pārējo summu. Tas nav loģiski, un tieši tas padara šo modeli tik dīvainu. Bet atbildes slēpjas pašas OpenAI finanšu prognozēs. Tās tika nopludinātas medijam The Information. Uzņēmums ir ceļā uz to, lai 2026. gadā ciestu $14 miljardu zaudējums. Nevis ieņēmums, bet zaudējums. $22 mēneša abonements sedz tikai apmēram 1,7% no tā, cik patiesībā izmaksā aktīvu lietotāju apkalpošana. Jūs neesat klients, jūs esat ēsma. Katra ievadītā uzvedne, katra ģenerētā koda rindiņa, katra vēlā nakts saruna tiek apmaksāta no investoru līdzekļiem. Un viņi liek likmes uz to, ka neviens vairs nevarēs iztikt bez šī produkta, kad beidzot pienāks īstais rēķins. Veselas no zāres tiek piesaistītas ar zaudējumiem. Juridiskie biroji veic dokumentu pārskatīšanu par 5 centiem no dolāra. Mārketinga aģentūras izstrādā kampaņas par cenām, kas pirms 18 mēnešiem būtu bijušas neiespējamas. Slimnīcas izmēģina diagnostikas rīkus par cenām, kuras neviens modeļu nodrošinātājs patiesībā nespētu uzturēt lielā mērogā. Katrs darījums tiek atbalstīts ar pacietīgu kapitālu, kas sagaida 10-kārtīgu atdevi. Ja uzņēmumi zaudē naudu ar katru lietotāju, ko viņi piesaista, kāpēc viņi steidzas piesaistīt vēl vairāk? Jo mēs šo pašu scenāriju jau esam redzējuši, un mēs zinām, kā tas beidzas. Otrā nodaļa – Ubera rēks. 2014. gadā melns apvidus auto piebrauc pie tavas mājas 3 minūšu laikā. Vadītājs bija pieklājīgs, mašīna nevainojami tīra. Brauciens uz lidostu tev izmaksāja $11. Tu brīnījies, kā tas viss var sanākt kopā. Tas nesanāca, un tieši tas arī bija mērķis. Tam nekad nebija jābūt izdevīgam. Gandrīz 10 gadus vesela paudze dzīvoja tā sauktajā 1000 gadus dzīves stila subsīdijā, kā to vēlāk nosauc ekonomisti. Riska kapitāla investori apzināti ieguldīja naudu kobraukšanas pakalpojumos, ēdienu piegādēs, kopstrādes telpās un ēdienu komplektos. Viņi noteica cenas zem pašizmaksas, lai iznīcinātu iepriekšējos konkurentus un izveidotu ieradumu. Plāns bija vispirms pārņemt tirgu un pēc tam paaugstināt cenas, līdz tas nesīs peļņu. Uber komisijas likme, tas ir daļa no katra brauciena maksas, ko uzņēmums patur sev, atklāja šo stāstu. 2022. gadā Ubers paturēja apmēram 32 centus no katra dolāra, ko samaksāja pasažieris. Līdz 2024. gadam šis skaitlis bija pieaudzis līdz aptuveni 42 centiem. Vadītājs saņēma mazāku daļu, pasažieri maksāja vairāk. Uzņēmums beidzot uzrādīja peļņu. Tagad tas pats notiek mākslīgā intelekta nozarē. Tie ir tie paši investori, tā pati stratēģija un tāds pats cenu noteikšanas princips. Nozares analītiķi prognozē, ka patērētāju abonementu līmeņa cenas aptuveni dubultosies tuvāko 2 gadu laikā. Anthropic ir ieviesis jaunus lietošanas ierobežojumus, kas pakāpeniski mudina aktīvos lietotājus pāriet uz dārgākiem plāniem. Google testē tikai premium lietotājiem pieejamas Gemini funkcijas, kas agrāk bija bez maksas. 100% cenu paaugstinājums nav tikai baumas, tas jau ir ieplānots kalendārā. Uzņēmumu līgumi sako tam pašam scenārijam. Individuāli līgumi, kas parakstīti 2024. gadā, 2026. gada atjaunošanā, tiek piedāvāti par daudz augstāku cenu. Produkts ir tas pats, tikai cena ir vairākas reizes lielāka. Lietotājiem jāpieņem vai jāatsakās.
Kobraukšanas pakalpojumiem bija jāizdara tikai viena lieta – pārvietot automašīnu no punkta A uz punktu B. Šīs darbības izmaksas nepieaug palielinoties lietošanai. Patiesībā tas kļūst efektīvāks. Vairāk vadītāju, lielāka blīvība, labāki maršruti. Mākslīgais intelekts darbojas citādi. Domāšanas pamatā esošā matemātika nekļūst lētāk tādā pašā veidā. Tas ātri kļūst sarežģīti. Mākslīgā intelekta vadītāji turpina apgalvot, ka skaitļošanas jauda ar katru gadu kļūst lētāka. Vienības ekonomika ar laiku nostrādās. Tā nav gluži meli. Tas drīzāk ir puspatiesība. Vaicājuma izpildes cena caur modeli ar katru gadu ir samazinājusies. Mikroskēmas ir efektīvākas, modeli ir kļuvuši kompaktāki. Katrs atsevišķs vārds, ko ģenerē mākslīgais intelekts, patiešām ir lētāks nekā pirms 18 mēnešiem. Un tieši to viņi vēlas, lai cilvēki dzirdētu. Lūk, ko viņi nevēlas, lai jūs dzirdētu. Trešā nodaļa – Kloda matemātika. Mūsdienu aģentiskie darba plūsmas, tādas, kas darbina Kloda kodu un ChatGPT, padziļinātos pētniecības rīkus patērē no 5 līdz 30 reizēm vairāk tokenu nekā vienkāršas tērzēšanas sesijas pirms 2 gadiem. Kad jūs lūdzat koda asistentam izlabot šo kļūdu, tas neuzraksta 50 vārdus atbildē. Tas klusi izveido apakšuzdevumus. Tad tas vēlreiz izlasa jūsu failus. Tas pārbauda savu darbu. Tas raksta vienu melnrakstu pēc otra, lielāko daļu no tiem izmet un pēc tam klusi fonā veic testus. Viens lietotāja pieprasījums var patērēt 100 000 tokenu, pirms parādās jebkāda atbilde. Modelis varētu būt nedaudz lētāks par vārdu nekā iepriekš, taču tas arī ģenerē daudz vairāk vārdu uz vienu pieprasījumu. Kopējais rēķins strauji pieaug. To sauc par tokena nodokli. Tas noved pie bankrota uzņēmīgas mākslīgā intelekta jaunuzņēmumus, kas iztērē savus sākuma kapitāla līdzekļus. Tās draud iznīcināt vienu no ienesīgākajiem biznesa modeļiem interneta vēsturē. 4. nodaļa – Meklēšanas sods. 25 gadus Google ir pelnījis kā drukājot naudu, un tas ir bijis nežēlīgi vienkārši. Lietotājs ievada vaicājumu, Google atgriež 10 zilas saites, kas iegūtas no atvērtā tīmekļa. Kopējās izmaksas Google, serveri, elektrība, indeksēšana ir tikai daļa centa par katru meklējumu, un tomēr reklāmas blakus šiem rezultātiem rada daudz lielāku peļņu. Peļņas norma ir viens no tiem lielajiem mūsdienu finanšu brīnumiem. Tagad Google pārbūvē visu šo sistēmu, balstoties uz ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Viena mākslīgā intelekta darbināta meklēšanas atbilde, tāda, kas uzraksta veselu rindkopu, nevis vienkārši parāda dažas saites, izmaksā ievērojami vairāk nekā tradicionāla atslēgvārdu meklēšana. Tagad sareiziniet to ar miljardiem vaicājumu dienā. Ja Google pilnībā aizstās tradicionālo meklēšanu ar mākslīgā intelekta pārskatiem, uzticamākā 21. gadsimta pēļņas mašīna pazudīs. Mažas, kas finansējušas YouTube, Android, Waymo un Gmail, sāk izsīkt. Wall Street analītiķi klusībā ir izstrādājuši sliktākos scenārijus, un skaitļi ir katastrofāli. Un tas kļūst vēl sliktāk, arī reklāmas modeļi kļūst lieki. Kad mākslīgais intelekts vienkārši sniedz atbildi, neviens vairs neklikšķina uz saitēm, tāpēc reklāmdevēji pārtrauks maksāt. Google raugās nākotnē, kurā tā apkalpo vairāk vaicājumu nekā jebkad agrāk, tās uzturēšanas izmaksas ir lielākas nekā jebkad agrāk, bet ieņēmumi no katra vaicājuma ir mazāki nekā jebkurā brīdī tās mūsdienu vēsturē. Tehnoloģija giganti apzināti kanibalizē savus ienesīgākos biznesus. Viņi ir nolēmuši, ka vienīgais, kas ir bīstamāks par naudas govs nogalināšanu, ir ļaut konkurentam to izdarīt pirmajam. Biznesa skolā tam ir nosaukums – inovatora dilemma. Kad jauna tehnoloģija apdraud pamatbiznesu, esošajiem uzņēmumiem ir divas izvēles. Sēdēt mierā un aizstāvēt esošo naudas avotu, kamēr konkurence veido nākotni, vai arī pašiem to kanibalizēt pēc saviem noteikumiem, cerot, ka viņi spēs izveidot ieņēmumus nākamajā platformā, pirms vecā sabrūk. Uz šo ceļu ar mākslīgo intelektu faktiski liek likmes tādi uzņēmumi kā Google, Microsoft un Meta. Viņi liek likmes uz to, ka mākslīgais intelekts gal galā aizstās pašreizējos naudas pelnītājus. Neviens nevar pierādīt, ka tas ir taisnība. Visi ir pārāk dziļi iesaistījušies, lai atkāptos. Ja vienības ekonomika ir tik slikta, kā šie paši uzņēmumi katru ceturksni Wall Streetā uzrāda rekordlielus AI ieņēmumus. 5. nodaļa – Apļveida krāpšana. Te lietas kļūst viltīgas. Microsoft ļoti publiski apņemas ieguldīt $13 miljardus OpenAI. Preses relīze ir noslīpēta, virsraksti dramatiski. Akciju cenas kāpj, tas iepriecina investorus. Bet, ja izlasa sīko druku, parādās pavisam cits stāsts. Liela daļa no šī ieguldījuma patiesībā nekad nenonāk OpenAI bankas kontā. Tas tiek piešķirts Azure mākoņu pakalpojumu kredīta veidā. Tas būtībā ir dāvankarte, ko var izmantot tikai Microsoft pašos data centros. OpenAI šo summu uzrāda savā bilancē kā piesaistīto kapitālu.
Microsoft uzskaita mākoņu pakalpojumu izmantošanu kā ieņēmumus. Tas ir gan ieguldījums, gan pārdošana vienlaicīgi. OpenAI atsevišķi ir apņēmies iztērēt līdz pat $250 miljardiem Azure pakalpojumiem, tādējādi noslēdzot šo loku uz daudziem gadiem uz priekšu. Tagad pievienojiet tam Nvidia. Nvidia paziņo par apņemšanos ieguldīt OpenAI $10 miljardu. OpenAI pēc tam izmanto šo kapitālu, lai iegādātos Nvidia grafiskos procesorus. Nvidia ceturkšņa ieņēmumi sasniedz rekordu, un viņu akciju cena strauji pieaug. Viss cikls aizņem dažus mēnešus, un gandrīz nekāda reāla nauda patiesībā nav mainījusi īpašnieku. Tai vienkārši katrā posmā ir dots cits nosaukums. Pievienojiet sarakstam Oracle, CoreWeave un AMD. Katra kompānija iegulda un pēc tam pārdod pakalpojumus nākamajai, uzskaitot ieņēmumus, kamēr tie paši dolāri cirkulē cauri ciklām. Tehniskais nosaukums tam ir apļuveida darījumi. Silīcija ielējā to sauc par stratēģisko partnerību. 6. nodaļa – aparatūras parādu slasts. 2025. gadā tiek prognozēts, ka lielās tehnoloģiju kompānijas iztērēs aptuveni $320 līdz $400 miljardus mākslīgā intelekta infrastruktūrai. Atjauninātās prognozes 2026. gadam šo skaitli palielina līdz 500 miljardiem. Datu centri, grafiskie procesori, dzēsēšanas sistēmas, elektroapgāde, veselas elektrotīklu sistēmas tiek pastiprinātas, lai to nodrošinātu. Tikmēr kopējie pasaules patērētāju izdevumi par mākslīgā intelekta pakalpojumiem ir tikai aptuveni $12 miljardi, liecina Menlo Ventures ziņojums State of Consumer AI. Simtiem miljardu aizplūst, kamēr tikai 12 miljardi ieplūst. Šī plaisa ir vesels vidēja lieluma valsts ekonomikas apmērā. Tā tiek aizpildīta nevis ar ieņēmumiem, bet ar parādu. Korporatīvās obligācijas, strukturētais kredīts un privātā kreditēšana. Meta viena pati 2025. gada beigās piesaistīja $30 miljardus obligāciju tirgos. Vēl aptuveni 30 miljardus piesaistīja caur Morgan Stanley organizētu kopuzņēmumu, kas tika izveidots, lai Meta publiskajā bilancē neuzrādītu saistības. Microsoft ir parakstījis 20 gadu elektroenerģijas iepirkuma līgumu, lai atsāktu Three Mile Island darbību. Google ir sadarbojies ar NextEra Energy, lai atvērtu atpakaļ kodolspēkstacijas. Šie solījumi nepazūd, ja mākslīgā intelekta ieņēmumi ir zemāki par gaidīto, taču pati aparatūra nav ilglaicīga. Augstas klases Nvidia grafiskā karte, kas nodrošina lielāko daļu šī uzplaukuma, kalpo tikai 1 līdz 3 gadus, pirms nākamā paudze padara to novecojušu. Tā zaudē lielāko daļu savas grāmatvedības vērtības brīdī, kad tirgu nonāk jaunā paudze, kas tagad notiek aptuveni ik pēc 18 mēnešiem. Datu centrs, kas pilns ar 3 gadus veciem čipiem, nozares terminoloģijā ir miris svars. Salīdziniet to ar sākotnējo dotkomu burbuļu plīšanu. Kad šīs burbulis 2000. gadā plīsa, telekomunikāciju uzņēmumi atstāja aiz sevis miljoniem kilometru optisko šķiedru kabeļu, kas bija aprakti zemē. Jauni uzņēmumi to iegādājās par niecīgu cenu, un uz tā pamata izveidoja YouTube, Netflix un Spotify. Krīze bija nežēlīga, bet tās atliekas izrādījās noderīgas. Šis mākslīgā intelekta burbulis atstās aiz sevis noliktavas, kas pilnas ar bezjēdzīgu silīciju, ieslēgtu 20 gadu elektroenerģijas līgumos un betona čaulas nekurienes vidū. Neviens nezinās, ko ar tām iesākt. Komunālie uzņēmumi gadu desmitiem pārliks augstākas elektroenerģijas cenas uz mājsaimniecībām, neatkarīgi no tā, vai mākslīgā intelekta ieņēmumi parādīsies vai nē. $100 miljardu plaisu nevarēs ilgi noslēpt. Uzņēmumi, kas piedalās šajās sacensībās, to jau zina, tāpēc viņi klusām veic pasākumus, lai samazinātu zaudējumus, pirms sabiedrība to saprot. Lielākā daļa lietotāju to jau ir sajutuši. Viņi vienkārši nav savilkuši kopā visus pavadienus. 7. nodaļa – slēpta pasliktināšana. Mākslīgā intelekta modelis agrāk spēja uzreiz izlabot tavu kodu. Tagad tas aizmirst tavu projektu jau pusceļā. Tēzēšanas bots agrāk rakstīja 5 rindkopus pēc kārtas. Tagad tas apraujas jau pēc 3. Attēlu ģenerators, kas agrāk 30 sekundēs izveidoja nevainojamu portretu, tagad izvada kaut ko ar 7 pirkstiem un prasa pāriet uz nākamo līmeni. Neviens to neiztēlojas. Produkts kļūst sliktāks. Kad skaitļi vairs nestrādā, vienkāršākais, ko pakalpojums sniedzējs var darīt, ir klusi atšķaidīt virspusi. Pazīmes ir viegli pamanāmas. Ziņojuma ierobežojumi, kas agrāk atjaunojās ik pēc 5 stundām, pēkšņi atjaunojas ik pēc 8. Lietotnē noklusējuma modelis klusi tiek nomainīts no flagmaņa uz mazāku, lētāku versiju. Atmiņas funkcijas tiek atceltas. Uzlabotā loģiskā domāšana tiek aizslēgta aiz dārgākas abonēšanas pakāpes. Dieva modelis, kas tika solīts atklāšanas prezentācijā, klusi tiek aizstāts ar lētāku, mazāk inteliģentu versiju. Reddit diskusijās par mākslīgā intelekta rīkiem ir pilns ar lietotājiem, kuri apgalvo, ka viņu asistents ir kļuvis slinkāks.
Inženieri publicē blakus esošus ekrānu uzņēmumus, kuros redzams, ka tas pats produkts tagad sniedz acīm redzami sliktākus rezultātus nekā pirms 6 mēnešiem. Uzņēmumi gandrīz vienmēr to noliedz. Dažreiz viņi publicē atlasītus etalonus, tīrus uzdevumus, kontrolētus apstākļus, optimizētas situācijas, kas paredzētas, lai parādītu vislabāko veiktspēju. Tas viņiem dod nedaudz laika, bet tas neatrisina lielāko problēmu. Dziļāka problēma jau ir sākusi iznīcināt pirmo viļņu visā mākslīgā intelekta ekosistēmā. 8. nodaļa – 2026. gada masveida izmiršana. Aptuveni 40% no mākslīgā intelekta jaunuzņēmumiem, kas tika dibināti 2024. gadā, jau ir slēgti, vai arī tos komandas dēļ ir pārņēmuši lielāki spēlētāji, liecina CB Insights dati. Tas ir pieklājīgs apzīmējums situācijai, kad grūtībās nonācis uzņēmums tiek pārdots konkurentam par niecīgu cenu. Pircējs patiesībā nepērk uzņēmumu. Viņi iegūst inženierus, slēdz produktu un pārņem visu talantu, ko vien var pārņemt. Tie nebija hobija projekti kāda garāžā. Tie bija uzņēmumi, kas bija piesaistījuši A-sērijas investīcijas no nopietniem investoriem. Viņiem bija ieņēmumi, viņiem bija maksājoši klienti, viņiem bija spoži TechCrunch profili. Tad 18 mēnešu laikā viss apklusa. Iemesls gandrīz vienmēr ir viens un tas pats. Viņi pārdoto preču izmaksas. Nauda, ko viņi maksā modeļu nodrošinātājiem, piemēram OpenAI, Anthropic un Google, ir tik augstas, ka tās iznīcina jebkāda peļņa, ko viņi varētu cerēt iegūt. Jaunuzņēmums, kas izveidoja glancētu saskarni ap GPT-4, varētu prasīt $50 mēnesī, bet API izmaksas, ko rada tas pats klients, jaunuzņēmumam var izmaksāt $80. Katrs aktīvais lietotājs nes zaudējums. Jo veiksmīgāks mārketings, jo ātrāk uzņēmums zaudē naudu. Kad pamata modeļu nodrošinātājs izlaiž jaunu funkciju, tas nereti vienā naktī iznīcina 10 jaunuzņēmumus. ChatGPT ievieš iebūvēto balss režīmu. Atvadieties no pusducis balss aģentu jaunuzņēmumu, kas pagājušajā ceturksnī piesaistīja A-sērijas investīcijas. Klauda ievieš iebūvētu PDF lasīšanu. Vesela dokumentu rīku grupa kļuva bezjēdzīga vienā produkta atjauninājumā. Neatkarīga mākslīgā intelekta uzņēmumu ekosistēmas sabrūk zem skaitļošanas izmaksu sloga, ko neviens nevar izdevīgi uzņemties. Kad jaunu uzņēmumu izzūd, mākoņpakalpojumu sniedzējs zaudē apgrozāmos ieņēmumus, kas sākotnēji lika pamatmodeļu investīcijām izskatīties pēc laba biznesa. Un tad sākas pēdējā fāze. 9. nodaļa – lielā mākslīgā intelekta afēra. Riska kapitāla uzņēmumi vairs nav gatavi sekt zaudējumus, cerot uz nākotnes slavu. Viņi vēlas redzēt ceļu uz peļņu, rakstiski, ar ceturkšņa mērķiem, un viņi vēlas to redzēt tagad. Bāzes modeļu uzņēmumiem tas nozīmē vienu no divām lietām. Pirmā ir nežēlīga pēkšņa pārcenošana. $20 patērētāja plāns kļūst par $100 plānu, vai arī tas klusi pazūd un tā vietā tiek ieviests Pro līmenis, kas maksā 10 reizes vairāk par tām pašām funkcijām. Claude Code lietotājs, kurš maksāja $1200 gadā, pēkšņi saskarās ar rēķinu, kas ir tuvāk $15,000, kas patiesībā maksā API. Neatkarīgs dizainers, kurš paļaujās uz $10 attēlu ģenerēšanas abonementu, saņem e-pastu ar skaidrojumu, ka viņa plāns tiek pārcelts uz jaunu struktūru. Mazajiem uzņēmumiem, kas izveidoja darba plūsmas balstoties uz lētu mākslīgo intelektu, nākas izdarīt izvēli. Maksāt 10 reizes vairāk vai atgriezties pie vecā darba veidā. Otrais variants ir vēl sliktāks. Pakalpojumi vienkārši tiek slēgti. Mēs jau esam redzējuši pirmās pazīmes. Mazākie mākslīgā intelekta uzņēmumi ir pārtraukuši darbību, brīdinot tikai 30 dienas iepriekš, atstājot klientus, steigā pārvietot vairāku gadu darbu uz jebkuru konkurentu, kas vēl darbojas. Specializētie modeļi juridiskajiem pētījumiem, medicīniskajai attēlveidei un klientu atbalstam ir tikuši izņemti no tirgus, jo to ekonomika nekad nebija dzīvotspējīga. Lēta mākslīgā intelekta ēra beidzas ar tūkstošiem mazu rēķinu, tūkstošiem paziņojumu par darbības pārtraukšanu. Vēl dziļāka patiesība ir neglītāka par cenu paaugstinājumu. Mākslīgais intelekts. 2026. gadā kļūst par luksusa preci, nevis pamatproduktu. Lētās versijas ir izaudzinājušas veselu paudzi, kas to nepieciešama. Dārgā versija ir vienīgā, ko tagad atļauj bilances. Lielie uzņēmumi, kas var atļauties jaunu cenu līmeni, nostiprinās savu pārākumu. Brīvmākslinieki, mazie uzņēmumi un cilvēki, kuri veicināja agrīno ieviešanu un radīja ažiotāžu, pirmie tiks izstumti no tirgus cenu dēļ. Ekonomika, kas balstīta uz lētas inteliģences ideju, drīz saskarsies ar dārgas inteliģences realitāti. Produktivitātes pieņēmumi, kas tika izdarīti 2024. gadā, neizdzīvos līdz 2027. gadām. Solītā mākslīgā intelekta revolūcija pienāks, tikai ne visiem un ne par to cenu, kāda tiks solīta. Vēsture rāda, ka sabrukumi nenotiek gada laikā.
Dotkomu burbuļa sabrukums no augstākā punkta līdz zemākajam ilga 2 gadus. Mākslīgā intelekta burbulī ir vairāk sviras, lielāka koncentrācija un vairāk parādu jau pašos pamatos. Kad tas sāksies, viss var mainīties dažu mēnešu, varbūt pat nedēļu laikā. Kad peļņas normas samazināsies, kad pirmais lielais uzņēmuma klients publiski atteiksies no līguma atjaunošanas, šī pārliecība var izgaist vienas nakts laikā. Rīki, uz kuriem miljoniem cilvēku paļaujas katru dienu, nekad nebija tik lēti, kā visi domāja. Tos uzturēja investoru nauda, kas beidzot sāk izsīkt. Mākslīgā intelekta laikmets iespējams vēl tikai nāk. Lēts mākslīgā intelekta laikmets, kas apmānīja veselu paudzi, liekot tai pārbūvēt savu darba dzīvi uz tā pamata, jau ir beidzies. Vienkārši rēķins vēl nav pienācis. Un kad tas notiks, šī cena vairs nekad nešķitīs reāla. Pārliecība, kas lika visai mākslīgā intelekta nozarei šķist neizbēgamai, sāk plaisāt. Tas, kas agrāk izskatījās pēc neapturamas kustības uz priekšu, sāk parādīties pirmās zem virsmas slēptā spiediena radītās plaisas. Pēkšņi jautājums mainās no tā, cik liels tas var kļūt, uz to, kurš cietīs zaudējumus, ja tas nenotiks. Uzziniet, kas notiek ar ekonomiku, ja $2 triljonu mākslīgā intelekta burbulis plīst, vai arī skatieties šo.